Labdien visiem basketbola draugiem! Es atrodos Vecāķu pludmalē un izejot no tā, kā čempionāts ir beidzies, es atrodos tur, kur man būtu jābūt visiem basketbolistiem pēc šī, Latvijas basketbolistiem pēc šī turnīra. Ko sliktākais noticis? Latvija ir pametusi Eirobasketu. Veselu nedēļu Latvijas iedzīvotāji fani dzīvos bez Latvijas izlases, bet Eirobaskets turpinās. Kas tad bija pats interesantākais? Sākšu ar Latvijas izlasi. Es domāju, daudzi jau ir izteikušies. Es sevišķi baigi negribu, komentēt. Varu pateikt vienu. Dzīve rīt sākās pilnīgi jauna, un tā būs jauna izlase. Vienīgais, kas bija priecē, kad tikai 2 basketbolis bija gatavi, Porziņš un Lomašs. Pārējie šim spēlēm nebija gatavi. Dažādu iemeslu dēļ nebija forma daudziem. Daudz bija tā kā. Tas spiediens bija pa liels no skatītājiem. Tā kā esam tur, kur esam. Galvenais, ka treneri apspēlēja mūsu treneris, un to jau viss zina, un tas jau vairāk nav nekāds brīnums. Pa pārējām. No 8 spēlēm es atminēju 5, bet 2, tā skaitā 3 es neatminēju, un es teikšu, ka no tām 3 2 arī neviens nebūtu atminējis. Serbija zaudēja un Francija zaudēja. Ja? 2 Parīzes Olimpisko spēļu, kā var pateikt, medaļnieces izkrīt jau ārā 8-daļfinālā. Kaut kas fantastisks vispār. Skaidrs, ka Latvija-Lietuva bija 55-45. Es varu pieklājības pēc vairāk liku uz Latviju, kā likās, kad viņi var, bet izrādās lietuvieši bija daudz vairāk sakaitināti, un viņiem nebija tāds spiediens, kāds bija mūsējiem. Kas attiecās par Serbiju vispār, sakot, tur arī trauma, veseli tieši ar pointgārdiem problēmas. Tur Mičičs galīgi nav formā, Bogdanovičs izkrita, Avramovičs, viss tur, kas saka, viņiem nav vispār. Jokičs izrādās arī viens no glābējs. Kā Pesičs galvenais treneris teica, šādam turnīram ir jābūt labākai fiziskai sagatavotībai. Un to mēs redzējām, ka sākās 6. spēle, ļoti daudz komandas vienkārši nav gatavs fiziski spēlēt, fiziski basketbolu. Un Serbija to pierādīja. Savukārt Somi, kas, teiksim, viņiem spēlē labi, viņi mājās arī viņiem bija spiediens. Viņi 3 spēles nomazgāja, pēc tam zaudēja vāciešiem, tāpēc, ka Markanenam varbūt viņi bija noseguši, un Lietuva, tādā cīņā zaudēja, bet, viņi cepur nost, un es domāju, Somi. Un vēl jau bija viena intriga, bija, ka Zviedri varēja uzvarēt Turks, kas varbūt lielākais pārstāvs. Un ja, piemēram, Skandinavs Somi pret Zviedriem kaut kur būtu spēlējuši, es vispār, man liekas, basketbolā tas neredzēts kaut kāds brīnums. Kas attiecas par Franciju, tur arī veseli čupu spēlētāji nav, bet zaudēt Gruzijai, tas jāmāk. Ja? Mēs zinām, ka teiksim, komandas vienkārši nav gatavs. Tās izlases spēlētāji nav gatavi braukt un spēlēt tādu augstu līmeņu. Kas iepriecināja? Iepriecināja tikai Vācija, kaut gan ar viņiem bija problēmas sākumā. Un skaidrs, ka arī Turcija iepriecināja tādā ziņā, ka viņi tālāk tika, bet Atamans tur saka, 12 pa dienu spēlēt nevajag. Pastīsimies, kā viņi spēlēs 5 vakarā. Ja? Tad, vai tas formas kritums bija, vai tas tomēr bija saistīts ar kaut kādām citām lietām. Kas attiecās par Slovēniju, Itāliju. Es jau prognozēju, ka Slovēņi vinnēs. Sākums bija briesmīgs tādā ziņā. Dončičam tur 30 punktu uzreiz iemet, tur viss rekords pārsist. Labi, ka viņi beigās noturēja uzvaru, bet ar vāciešiem ir problēmas. Viņiem būs liels problēmas. Tā ir sabalansēta komanda, viņiem ir liko pretī, viņiem aizsardzībā. Tā kā teiksim, tas nākušais posms, ko es arī bišķi iezīmēšu, arī būs. Tas praktiski galvenais. Tātad ceturtdaļfināla. Ceturtdaļfinālās nebūšu oriģināls, un Grieķija-Lietuva būs pats interesantākais duels, es domāju, 50-50, jo Leišiem ir 3/4 numuri, kur var sekt un dauzīt viņu. Es domāju, viņi nodauzīs viņu, bet, Grieķija 55-45 man favorīti, bet tikai Atēta Kumba variantā. Bet, lietuvieši ir ieskrējušies, te būs
arēnā dominēs lietuviešu skatītājiem, tas var baigi palīdzēt. Un latvieši visi mājās, kas saka, un viņi vairāk netraucēs. Nu, Turcija, Polija, tur viss ir skaidrs, arī domāju, bet poļi arī var, kas saka, ieķerties un var kaut kādu sīkstu varbūt spēli palikt, bet, nu, Turcija jāuzvar, viņi neuzvar, tad es nezinu. Nu, Atamans, kā treneris, es domāju, šo lietu sakārtos. Vācija, Slovēnija jau teica, Dončičam varbūt atļaus tos 30 punktus iemest, bet komanda zaudēs. Viņam nav gatava komanda, kā teikt, vinnēt tādu komandu. Nu, un Somijai, Gruzija, nu, es domāju, Somija favorīts, bet Gruziņi arī pacēluši spānas un var pārsteigt, un es domāju, ka viņi arī pārsteigt. Tur arī neko nevar zināt, jo principā Gruziņiem spēlēt pret Franciju vai spēlēt pret Somiju arī pilnīgi cits. Tur arī komandā ir NBA spēlēt, Šengēli ir, nu, ļoti interesanti. Tā kā turpinās būs ļoti interesants, bez Latvijas gan. Nu, ko es varētu teikt, ka basketbols šobrīd Latvijā dominē. Ejiet uz basketbolu, mēs katra spēle ļoti interesanti. Un mēs redzam zvaigznes tiešām mirdz un redzēt, kā viņi spēlē acis pret aci savādāk nekā ieslēgt televizoru. Tā kā, un visiem paldies, kas seko. Nākošā man pārēd būs pusfināls jau. Un tad jau paskatīsimies, kas tur būtu tikš, un paskatīsimies, kādas man prognozes.